Šeit mēs esam jau otro reizi. Pirmo reizi paviesojāmies tikai uz jaudas stenda. Šoreiz ap mūsu auto padarbojās mazliet vairāk, tāpēc man nagi niez pajautāt Mārtiņam Gailītim, kurš ir JVK pārstāvs, kurš bija visam klāt un kurš zina, kāpēc mēs esam otro reizi, kāpēc nesanāca pirmo reizi un kas beig galā sanāca no tā visa. Sveiki visiem! Pirmā reize bija tā, kad mums automobilim bija problēmas ar kvēpu filtru. Viņš bija diezgan aizgājis ciet. Kvēpu filtrs mums ir iztīrīts, šodien uzlikām uz jaudu stenda un mašīnu, kā saka, sabūvējām. Rezultāts sanāca diezgan iespaidīgs. No standarta 108 zirgiem, cik automobilim bija, beigās mums sanāca 136 zirgi. Par griezes momentu bija 250. Tagad mēs uztaisījām uz 350, kas diezgan jūtams pieaugums. Un šitas būs tas moments, kad, kā mēs runājām pirmā sērijā, kad automobils kļūs arī ļoti ņiprāks uz ceļa un arī ekonomiskās uz tāliem gabaliem, kas ir liels plus mums. Tad, kad ir tādas problēmas, kā bija mums pirmajā reizē ar to kvēpu filtru, pat ja es baigi lūgtos, jūs teiktu nē, tāpēc, ka tur nekas prātīgs nesanāks. Nē, tur neko nevar iztaisīt un pēc tam sākās visāds dziļāks motora problēmas. Tie ir tie gadījumi, kad mēs klientiem diemžēl atsakām. Tādi kā, piemēram, mēs, kas atbrauc ar parastu ģimenes automobīlu, ar klasisku turbo dīzelīti, tādi ir normāli jūsu klienti, jeb kaut kā vairāk vai mazāk pieņemts, ka kaut kāds ķūnings tiek veikts tiem, kas jau tā maksā ļoti dārgi, tie, kas jau tā ir ļoti ātri un jaudīgi, kā ir dzīvē. Dzīvē ir visas dažādas situācijas. Brauc arī, kā mēs runājam, ģimenes mašīnas, brauc mums sporta mašīnas, brauc mums super luksus automašīnas. Tas nav tā, ka tūningu veids tikai sporta automašīnām, veids ar ģimenes automašīnu, jo tomēr gribās, ka mēs runājam, lai tas automobils ir atsaucīgāks uz ceļa. Vai ir kaut kas tāds, kur cilvēki, kuri tagad noteikti pavēroja, kā man labi pie tevis gāja un noteikti gribēs braukt pie tevis ciemos, vai ir kaut kas tāds, ko viņiem vajadzētu pirms doties šurp jau izdarīt, kaut kāds mājas darbs varbūt? Principā mājas darbi nav viņiem nekādi jādara, to mēs arī pārbaudām šeit pašu uz vietas. Mēs piestādzām datoru diagnostiku, uztaisām kompjuteru diagnostiku, izlasām kļūdas visas mašīnas un apskatāmies, vai ir vērts kaut ko darīt. Tas pats kvēpu filtrs vai nav ciet, vai arī kaut kāda cita motora defekta. Principā mēs to visu izdarām šeit uz vietas un klientam jau tālāk jau informējam, vai ir vērts, vai darīt to, vai tomēr novērst kaut kāds defekts, kas ir. Un skaidrs ir tas, ka, ja tur kaut kas raustās, purkšķi, nāk mēm dūmā ārā, tad laikam var arī pat necensties. Tās tāds, varbūt primitīvas lietas, ja tie kā mašīna uzgāza un tev tur jau ir ritīgs mākonis, es tevi, tad loģiski, ka mēs neņemsim. Vēl lielāku mākoni netaisīs. Nevajag. Normālos apstākļos, tātad tas, ko izdarīja manam automobīlim, cik tas aizņem normālu laiku? Normāli, ja mums viss iet glūti, tas ir kaut kādas 3-4 stundas tāds process. Tas ir no tā brīža, kad es atbraucu, iedodu tev atslēgas un saņem atkal atslēgas. Jā, viss iet glūti, bet rodās arī kaut kāda neparedzēta nelās aiztiešanās, bet tas viss ir darba. Labi, un visbeidzot, pēdējais jautājums, ko lika man uzdot tev kāds mūsu skatītājs pēc pirmās sižeta par chiptuningu. Vai šī te lieta, tas, kas šeit notiek, tā pārprogrammēšana, vai tas ir uz mūžiem, vai tomēr pēc kaut kāda laika ir jāatbrauc pārbaudīties, vai tur viss ir kārtībā, vai tur kaut kas, vai tas ir tāda, ielikt Tas ir uz mūžiem, jo, nav tas variants, ka kaut ko iespraud, kaut ko un baigi iet. Tas ir uz mūžiem, pati programma nobrukt nekādīgi nevar. Vienīgais, ja mēs braucam pie dīleri, ir kaut kāda garantīts atsaukuma, tad gan tā programma diemžēl pazūd. Bet tad mēs sakām ar klientu sakomunicējam, un tam mēs varam rast arī tāds risinājums. Teiksim, kā BMW automašīnā, viņām ir diezgan daudz rūpnīcas visādi atjaunājumi softa, tad viņš aizbrauc uz Inčēpu, uztais to diagnostiku, pārprogrammēšanu, tad brauc pie mums, un te jau mēs, teiksim, pa puscenu to visu atgriežam apakaļ. Tātad arī tur nav vērts panikot, kad, ja kas, tad to atkal var visus savest kārtībā. Jo mums visas ielādētās programmas, ko mēs ieliekam katrā mašīnā, ir individuāls un priekš tās mašīnas paliek uz mūsu, serveru. Jebkurā gadījumā, jebkurā brīdī to programmu var dabūt atpakaļ. Klau, bet ja automobīlim ir garantija, tad jau gan laikam labāk to nedarīt, ne? Garantijas automobīļus mēs pat īsti arī neņemam, tāpēc, ka tur tā garantija var beigties diezgan ātri.
Jā, nu ko, redzi, viss ir ļoti vienkārši. Mēs ar Mārtiņu, es tā lepni saku, mēs ar Mārtiņu padarījām parastu ģimenes automobīlu par īstu bultu. Sapņu auto, došos ielās un turieties, bembisti!